lielais. Nu, Lemcīt, kas jādara pie pārejas? Jā. Jā, paskatās. Labi, Ejam ok. pāri. Neejam pāri. Jā. Runāt par bērniem un drošību uz ielas, manuprāt, nekad nav par daudz, vai ne, Jāni? Es tev pilnīgi piekrītu, un tieši tāpēc šo raidījumu mēs veltīsim šai konkrētai tēmai. Nu ko, aiziet, ejam, policija, nē, nav policija. Arita ir 4 bērnu māmiņa. 2 no atvisēm viņai jau mācas skolā, bet, kā viņa pati saka, runāt par drošību, jebkurā vecuma posmā ir svarīgi. Un mēs šodien dosimies kopā ar Aritu tādā eksperimentā un runāsim par to, cik tad ir svarīgi vispār ar bērniem runāt par satiksmes drošību. Labrīt! Labrīt! Nu, esam gatavi uz skolu doties? Jā, skola dārziņi. Skola dārziņi. Dosimies? Ejam. Mēs šorīt pavadījām Aritas meitas līdz skolai, un mēs arī redzam to realitāti, kas ir no rīta pa izglītības iestādēm. Reāls burziņš, daudz mašīnu, daudz bērnu. Forši, ka ir pašvaldības policijas inspektori, kas to visu pieskata, bet jebkurā gadījumā, šis, manuprāt, ir tāds izaicinājums ne tikai maziem bērniem, bet, es pieņemu arī pieaugušiem un autovadītājiem. Čau, kā saka, visi bērni izvadāti, vai ne? Jā, visi ir savās vietās, kur ir jābūt. Nu ko, tad varam nedaudz pastaigāties un parunāt par to svarīgo tēmu, kā drošība uz ielas notiek, jā? Mēs šorīt bijām kādā nelielā pieredzē ar tavām meitām līdz skolai, kā tas notiek. Redzējām to burziņu. Ir tur tāds diezgan... No rīta tur, godīgi sakot, ir traki, un tā, kad man lielākā meita aizgāja uz 1. klasi, man bija tā, ka man jau pašai tur gandrīz sirds trīcēja. Pirmās dienas mēs, protams, gājām viņai līdzi, vedām, pavadījām, jo tur mašīnu ir daudz. 6. septembra pirmajās nedēļās, kad tos pirmklasnieciņas vēl vedā uz skolu, viņas tur ir sastrāgumi, stūķi, viens griežās vienu pusi, otru pusi, tur ir pārēja viena, pārēja otra. Labi, ka tur stāv vēl policists, kurš regulē to satiksmi, bet bērnam arī jābūt ļoti uzmanīgam. Un par pārējām, un sevišķi to galvenais, ko es iemācīju manām skolniecēm, neskriet pāri. Pieeja, apskaties un mierīgi iet pāri, jo es pati arī esmu autovadītājs, tur arī bieži braucu. Ja tev pēkšņi viens izskrien uz ceļa, tad ir sarežģīta situācija. Tagad galvenais mierīgi apskatīties un droši iet pāri. Es esmu šķērsojusi gājēju pārēju un cilvēks man gandrīz notriec un vienkārši aizbrauc tālāk, bet ir tā cilvēki. Es izvairos tur, teiksim, uz skolu vai kur garām skolām. Labāk tā. Jo? Jo, jau ir iespēja kaut kur citu maršrutu labāk tālāk. Bet kāpēc? Tas tāpēc, ka tie bērni neadekvāti uzvedās? Jā, taču tur jau nav prognozējumi. Man pašai otrais jau, un tāpēc ir ļoti, ļoti uzmanīgam jābūt. Ir tīpaši, kur ir bērni vairāk apgrozās, piemēram, kur mēs dzīvojam. Mūsu ieliņā mēdz būt daži traki autobraucēji, tas man bišķiņu uztrauc, tāpēc es pati arī vienmēr tā ļoti prātīgi, ļoti uzmanīgi. Pat pati daudz prātīgāk braucu, jo mazais mašīnā. Un ļoti arī cenšos tā, uzturēt savas prasmes un savu reakciju un būt vienmēr tāda ļoti, droša uz ceļa. Savādāk nemaz nevar. Ievērojat arī 30 zīmes, kur viņas ir? Jā, ļoti cenšos, bet tas ir jādara, tāpēc tās zīmes tur ir. Mazai atkāpēji par situāciju, kad mēs filmējām Aritas meitas, mēs arī vienojāmies, ka brīdī, kad viņas nāks mājās no skolas, mēs viņas pafilmēsim. Bet tā situācija izvērtās tāda, ka mazākā meita izdomāja pēkšņi mainīt maršrutu, kā viņa dodas mājās. Protams, mēs viņu nesatikām, zvanam mammai, mamma paskatās, kur meita ir, kur viņa iet, izrādās maršruts cits. Otra vecākā meita savukārt sabijās no filmēšanas, radās tie apstākļi, ka viņa jūtas neērti uz ielas. Tad aizmirstās daudz lietas, kas saistīts ar drošību. Viss bija labi, mājās tika, bet jebkurā gadījumā tas
ko tas mums parāda, tās situācijas ar bērniem var būt dažādas. Citi maršruti, dažādas situācijas uz ielas, līdz ar to mums vecākiem ir jābūt atvērtiem un gataviem tam, ka nevienmēr tie mūsu scenāriji ir tādi, kādus mēs esam tos iedomājušies. Nevienmēr bērni arī viņus izpildīs. Bet šobrīd tev ir tāda drošības sajūta, ka viss ir kārtībā? Šobrīd man liekas, ka jā, es esmu diezgan droša. Es esmu viņām līdzi gājis, redzējusi, kā viņas iet, un man liekas, ka viss ir ok. Vienam sakot, viņas nav pagājusi tās dāmas. Un vēl viena lieta, manām meitenēm nav gudrie telefoni. Viņām nav tā iespēja, ka viņas ies mājās un kaut ko skatīsies, jo es vakardien vēl braucu meitai pakaļ, lai aizvestu uz treniņu un iet pārējai puisītes telefonā. Var redzēt, ka aktīvi spēlē spēli. Tā nedrīkst darīt. Mīļie vecāki, lūdzu stāstiet saviem bērniem. Nedrīkst iet pa ielu un būt pielips pie ekrāna. Te telefoni noteikti arī ir tas svarīgākais, kas var būt tas arī izšķirošais, varbūt dažreiz. Jā, nesēdēt tajos telefonos, kad iet pa ielu. Kas ir teicis, ka to nevajag darīt? Es pati to saprotu, kad es šķērsoju ielu un es redzu, kad brauc mašīnas, es neuzskatu to bišķī pareizi izmanto telefonu. Es domāju, man ir 3, Jorana, kā pārā. Jums pašai 3 bērni? Jā. Jūs ar viņiem runājat par drošību? Jā, un kā vēl tikko runājām. Un ko stāstījāt? Gan par kā gājējam, jo 2 ir skolnieki, tad mums ir apmācīti, kā ir jāiet, ka nav nekāds telefons, neskatās ejot pa... Nē, mēs to ļoti ģimenē pārunājam un vispār, jā, nesam pie luksofora, ka tev ir 5 reizes jāpaskatās, kaut arī tev iedegās tas zaļais, vienalga, tev ir jāpārliecinās, ka patiesi neviens nebrauc. Bet sadzird tie bērni, kad jūs to stāstat? Es vienkārši runāju, pagaidām liekas, ka dzird, to jau mēs nezinu. Pagaidām liekas, ka jā. Pēc sarunas ar Aritu jāatzīst, es vairāk sāku pievērst pilsētvidē uzmanību tam, cik daudz bērnu izmanto vietālruņus, respektīvi šo situāciju. Mani vērojumi rāda, ka gana daudz, un man liekas, šis noteikti ir tas stāsts, par ko vajag mājās parunāt ar saviem bērniem. Mums arī pašiem pieaugušiem jārāda piemērs, bet ar bērniem arī. Uz ielas mēs ejam uz ielas un skatāmies, kas notiek apkārt. Tev kaut kādi tie gadžeti, lai tu saprastu, kur tev tas bērns tajā brīdī ir, cita liek tās izsakošanas. Jā, tas mums ir. Tā kā mums nav gudrie telefoni un mums nav telefonā tā izsakošanas lieta, tad mēs atslēgām nopirkām tos saucamos tagus, pieliekam klāt pie atslēgām, atslēga ir somā, un ja kādreiz mēs esam sarunājuši, ka man šodien arī pirmklasniece pēc stundām pati nāks mājās, es viņu gaidīšu. Ja es redzu, ka ir laiks, kad viņai būtu jābūt jau mājās, tad es varu atvērt aplikāciju, pastīties tagad, kur viņi ir. Tas arī īstenībā dod lielu drošības sajūtu vecākam. Kas man liekas, par ko citas mammas savukārt arī, un es būtu mazāk pat, es nezinu, kā padalīties savā pieredzē, par autokrēsliņiem. Jums šis jautājums ir tāds, hei, tam ir jābūt un nav vienkārši diskusija vai kā? Jā. Tagad es mācījos autoskolā, man ir ļoti spilgti iesēdies atmiņā visas tās vadlīnijas līdz cik lielam vecumam, līdz cik kilogramiem kādam autokrēsliņam ir jābūt, un viņam ir jābūt. Jā, mazākajiem mums ir viņi jau ir meitiņai pusotras, puikam 3 gadi, viņi sēžas ar skatu braukšanas virzienā, bet ir krēsliņš, kur to ar jostiņām kārtīgi piesprādzējies. Un tad lielajām meitenēm, viņas augumā jau ir garākas, un viņas pašas arī pieprasīja, viņām ir paliknīši, bet tik un tā sēž uz paliknīšu savās vietās sprādzējās. Puika man ir, protams, ar savu personību, savu raksturu, un viņam lielās māsas ir autoritātes, un viņš bieži vien saka, es gribu māsas vietā. Mums citreiz sanāk cīņas, ka viņš vienkārši kliedz, ka viņš nesēdēs savā vietā, bet man tad ir jābūt stingrai, man ir jābūt mazliet tai nejaukajai mammai, kas viņu tur tomēr iesēdina, un mēs dažreiz mēģinām arī sarunāt. Tas nav jādara. Jo es, piemēram, man ir tā, kad ir šie varianti, es vienkārši saku, mēs vispār nekur nebrauksim. Pēkšņi tas stāvēsim, nekur tālāk netiks. Man ir šis atrādās, un kaut kā šobrīd man ar lielāko meitu strādā. Es to arī varētu ņemt vērā. Ja nesēž savā vietā un neklaus, tad vispār neprot. Vienkārši nekustās nekur, bet kurā gadījumā bērni arī māk
kā saka, manipulēt ar šo. Iesim? Kad intervēja Aritu, viņa bieži vien arī sacīja, ka tajā brīdī, kad domā par bērnu drošību, viņa atcerās tās pieredzes, kas ir viņai bijušas kā autovadītājai. Un tas ir tas stāsts, par ko būs nākamais Jāņa stāstījums raidījumā par to, ka mums ir arī svarīgi, ja mēs runājam par bērnu drošību, tad domāt arī, kāda ir mūsu kā autovadītāja paraduma un ko mēs katrs varam darīt, lai tā vide, pilsētvide būtu drošāka. Bērns ir tik atbildīgs satiksmē, cik atbildīgi ir viņu vecāki un cik atbildīgi ir ģimene. Šodien esmu atbraucis ciemos pie drošības skolas eksperta Jāņa Vanka. Dosimies iekšā ar viņu aprunāties. Šodien ļoti gribētu parunāt ar tevi par drošības jautājumiem, kas skar jo īpaši bērnu un jauniešu drošību uz ceļa, cik liela loma ir tieši auto vadītājam, mums, kas atrodas uz ceļu, saistībā ar bērnu drošību. Mēs nevaram prasīt no bērniem kaut kādu ārprātīgi lielu atbildību par visām lietām. Es domāju, ka bērns ir tik atbildīgs satiksmē, cik atbildīgi ir viņu vecāki un cik atbildīgi ir ģimene. Tas viss nāk no ģimenes. Bērns mācās no vecākiem, bērns ņem piemēru no vecākiem. Es redzu ļoti bieži, kad ir šie gadījumi, ka ir sarkanā gaisma, bet vecāks ar bērnu iet pāri. Ja? Nu, kādu piemēru mēs rādam bērnam šajā gadījumā, jo bērni kopē mūsu it visā. Tā kā mēs, braucot pie stūres, vedot bērnu, runājam vai attiecamies pret citiem satiksmes dalībniekiem, vai kā mēs reaģējam uz situācijām. Bērns to visu redz. Un tas viss kaut kādā veidā nosēžās bērnam arī, un tad viņš, kad izaug liels, viņš visdrīzākais paņem kaut kādas šīs lietas, jo tas viņam bērnībā jau tika tā kā parādīts vai iemācīts. Tāpēc es teiktu, ka tas mūsu piemērs, kādu mēs rādam bērnam uzvedoties satiksmē, vai tas būtu ar kājām, vai ar velosipēdu, vai ar automašīnu vai citu transporta līdzekli, nu, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tagad dosimies kopā ar Jāni nelielā izbraukumā, lai novērotu, kā tad patiesībā uz ceļa mēs uzvedamies. Reku ir 30 zīme, ja, tad kreisajā pusē ir sākuma skola un vēl viena skola, un tad 2 bērndārs un tā tālāk. Un tad šis ātruma ierobežojums 30 km/h šeit, jo, nu, arī redzam, mašīnas ir saparkotas gar vienu, gar otru pusi, ja. Bērnu kustība, nu, tagad ir pulkstenis uz 12, ja, tad attiecīgi varbūt vēl nav tā intensīvākā lieta, bet, nu, te vismaz ir, kur noparkoties un paņemt bērnus vai ne, vai izlaist bērnus, tas ir skaidrs, bet, nu, ir. Un te pa laimi, te ir luksafors, ja, kas ir drošākais veids, kā tikt pārbraucamai daļai, tomēr gājējiem. Ja, un tad, attiecīgi, luksafors ir tomēr labs. Bet bērns arī pie sarkanā var pārskiet? Protams, jebkurš var pārskiet pie sarkanā, tā jau ir tā lieta. Ja. Bet to jāreiķinās. Mūsu mērķis nav, protams, iedzīt visus tagad baigā stresā autovadītājs. Skaidrs, ka stress nepalīdz labai autovadīšanai, bet ir jādomā tomēr ar galvu. Un ja šeit ir šie 30 km/h, lai arī tā liekas šķietam plata iela un vispārējais, nu, ir jau kaut kāds iemesls, kāpēc te 30 ir. Un tas ir reku. Bērndārs, skola. Nu, nebrauc. Nu, te gan jāsaka godīgi, te policija ir bijusi pietiekami daudz, klātbūtne bijusi un ir tā, ka samazina to ātrumu, bet atkal jau, nu... Līdz man aizmugurē jau man Jā, džeki, ka netiek man garām. Mēs jau tā kā kaut kam traucējam. Nu, reku, tagad 30 ir beidzies, mēs varam braukt ar 50 km/h, bet, nu, jā, tā ir, un tas... Bet tas spiediens no sabiedrības... Tas spiediens no aizmugures ir tad jāuzprast tam aizmugurējiem, vai viņam kādreiz ir izdevies kādu šitā pastumt uz priekšu, ja? Nu, visdrīzākais jau nē. Kur ir vēl tā problēma? Problēma, ko es redzu patiesībā pie skolām ļoti bieži, kad vecāks piebrauc pie skolas un domā tikai par savu bērnu. Tad viņš noliek automašīnu kaut kur tā, ka nu, tur viņš traucē citiem satiksmes dalībniekiem, bieži vien noparkojās kaut kur uz gāja pārējais, kas ir paredzēta, lai iet uz skolu. Nu, respektīvi, mēs domājam egoistiski tikai par savu kaut kādu veidu drošību, bet nedomājam par citiem. Otrs ir tas, kad parasti tajā intensīvākajā plūsmā, kas ir nu, tā kā ejot uz skolu vai ejot no skolas, kad sabrauc arī šie vecāki, paņemt šos savus atvases, ja, ir ļoti daudz automašīnas saparkotas. Nu, tad, piemēram, no automašīnas augstums ir kaut kāds tāds. Ja? Nu, mēs esam garāk augumā, mūsu galva ir virs automašīnas un mēs tur kaut ko te redzam. Ja? Bet bērns var būt šeit kaut kur apmēram. Un ja tas bērns neiet pāri gāja pārējai,
bet iet starp mašīnām cauri, tad viņu vispār nevar redzēt. Tad viņš pēkšņi uz braucamās daļas arī parādās. Ja? Nu, un autovadītājiem pat uz 30 km/h braucot, tomēr ir vajadzīgs kaut kāds ceļa posms, lai nobremzētu. Nu, tāpēc gan autovadītājiem ir jābrauc, ja tur pat ir atļauts 30. Mēs varam braukt arī drusciņi lēnāk. Nu, tā ir paaugstināta bīstamības situācija. Nu, varam paskatīties, lai mēs tiešām esam pārliecināti, ka aiz tām mašīnām kāds neizskries vai ar kaut kādu velosipēdu neizbrauks. Ja? Nu, un arī tad, ja mēs noparkojam savu automobili un noparkojam tā, lai tomēr būtu pietiekami likumā paredzētā distance līdz un pēc gāja pārējais, nu tā, lai tiešām būtu redzams, ka tur kāds ies pāri. Ja? Nu, tad tur ir ļoti daudz šīs te mazās lietas, kuras ir elementāras, bet mēs ikdienā par to neaizdomājamies. Un tādā veidā mēs, nu, teiksim tā, radām bīstamas situācijas. Meitai ir 8 gadi, viņa tieši ir tādā vecumā, ka viņai dažreiz aizmirstās, ka bišķiņ jābūt prātīgai. Viņai ir skrejritenis, ko šobrīd ļoti labi var redzēt, ka dažreiz aizmirstās, ka jāpaskatās, aizmirstās, ka bišķiņ jāpiebremzē. Nu, tas visu laiku ir jāatgādina. Tā, man liekas, ja 3 bērni, tad tā automātiski, nu, tā kā pa visiem ķer jau to laukumu, paredzi, kas varētu. Kas var notikt? Ko bērni parasti trakākais, ko varētu izdarīt? Neapdomīgas rīcības, bet tādas, kas ir bērna vecumam atbilstošas, bet varbūt viņas ir neapdomīgas priekš citiem, nu tā kā priekš satiksmes drošības. Vai veikaliem ir tas pats īstenībā? Jā, nu te piemēram, jā, nu mēs braucam, nu kā, nu kur tu redzēsi, ja te pat pieaugušais tāds augstāks nevar redzēt, jā, nekur arī pieaugušais ar bērni iet pāri, nu iet, nu gāja pāri ir, nav. Ejam, tāpēc, ka vajag, jā. Kāds tas ir piemērs? Uz priekšu bija ļoti labi aprīkot gāja pārēji. Ja pietikt pāris reizes ar bērnu aiziet pāri gāja pārēji, nokomentējot to, ka reku šitie ir drošāk, tāpēc, ka te ir zīme, tāpēc, ka te ir zebra, jā, un viss pārējais. Bērni skrien. Bērni skrien kaut kur, jā, spēlējās, viens aiz otrs kaut kur nesās. Nu, vienam pietiek pagriezties uz ielas pusi, pārējais skries līdzi. Jā, tas ir normāli, tie bērni, nu, tas ir vienkārši. Tāpēc gan autovadītājiem ir sava atbildība šajā te visā situācijā, gan arī satiksmes dalībnieki. Kāds pieturā paņem bērnus? Jā, nu jā. Tur nedrīkst. Nu, tā arī reku zīme no šejienes sākās, jā, stāv uz marķējumiem, jā, vai reku šitādā veidā stāv. Jā, kaut kas notiek interesants. Nu, tas ir iebrauciens vispār, nu tur, jā, nu, tāpēc, kad visiem vietas nepietiek, bet jā, visi grib, nu kā nepietiek? Reku ir ļoti labas vietas, kur noparkoties. Nu, daži metru uz priekšu, bet nes kāpēc arī pie lielveikaliem visi grib pie pašām durvīm noparkoties. Var taču pastaigāt drusciņu, tas taču ir veselīgi. Forši. Nekāda vaina. Neviena cilvēka vispār. Mašīnas nav, viss normāli var noparkot, paņemt, izdarīt. Neviens tev nebakstīs, tur nevienam netraucēs. Bet ikdienā nes, kur mēs steidzamies visu laiku? Mēs steidzamies visu laiku. Vienkārši visu laiku steidzamies. Pirmkārtām, galvenā kļūda, ko autovadītāji pieļauj, ir to, ka viņi nedomā par drošu braukšanu. Sāksim ar to jau. Mēs vienkārši braucam kaut kur, darām savas lietas, mums ir galva aizņemta ar kaut kādām visādām citām problēmām un situācijām, jā. Un, nu, primāri ir jāvada automobils un ir jāparedz situācijas uz priekšu, ir jāskatās un jāpiedalās satiksmē un jāpievērš nopietnāku uzmanību tam arī, kāds ir mūsu automobils, kāds ir viņa tehniskais stāvoklis arī un tas, kā mēs mākam vispār viņu vadīt. Vai nav tā, ka mūsdienās, ņemot vērā digitalizāciju, es pats vienkārši esmu novērojis. Bērns grib uzlikt tādu dziesmu mašīnā no rīta, braucot bērndārzu, tādu dziesmu, tādu. Tev tas jāpārslēdz, braucot pa ceļiem pie stūres. Tu nevari tikai koncentrēties, tev ir jāpārslēdz vēl dziesma, mūzika, vēl varbūt jādod viņam planšete vai telefons. Jā. Kā ir ar tām kļūdām, ko mēs pieļaujam, rādot to piemēru bērniem? Jā, nu, pirmkārtām es uzskatu, ka man arī ir bērns, un es zinu, kā tas viss notiek, un ir skaidrs, ka bērns prasa šo te uzmanību, un reizēm tas ir vajadzīgs uzreiz un tagad, jo citādāk būs slikti, ja? Bet pirmkārtām, ja ir kaut kādas lietas, kas ir jādara ar bērnu un ir jānovēršās no satiksmes, tad visdrīzākais labāk ir apturēt transporta līdzekli, izdarīt tas, kas ir vajadzīgs un braukt tālāk, tas ir viens. Un otrs, kā variants, ir tāds, ka tu vari bērnam pateikt, ka es tagad vadu automobīlu, man ir jāskoncentrējās uz braukšanu. Bērnam tas būs grūti saprotams, bet vienu, otru, trešo reizi un vēl kaut ko pateiks, bērns sāks saprast. Viņi jau nav dumi, viņi ļoti labi visu uztver, viņi ļoti labi visu saprot. Ja tu spēsi pareizi pateikt, ka tā ir tagad mana atbildība, mēs gribam droši aizbraukt līdz galam,
dod man kaut kādu brītiņu, es atradīšu vietu, kur es varu apstāties, un tad es tev visu iedošu, tad viņam pašam arī kaut kur tomēr galvā nosēdīsies tas, ka ir tā satiksme, ir sarežģīta un svarīga lieta, un kad ir tomēr, ka nedrīkst traucēt to, kas ir pie stūras, to visu var atrisināt. Ja? Mēs visi vienmēr kaut kur steidzamies, skrienam, mēs vienmēr kaut ko kavējam. Bet patiesībā, ja tā kārtīgi padomā, nevienmēr tā ir. Ja? Tie nav attaisnojumi. Nevienmēr īsākais ceļš uz skolu ir drošākais. Varbūt drusciņ garāks ceļš būs drošāks. Ja mēs varam šķērsot braucamo daļu pie luksafora, darām labāk to pie luksafora, nevis ejot pāri, vienkārši gāja pārējai vai kaut kur sazin, kur vēl jā. Ja mēs varam izmantot to infrastruktūru, kas ir domāta velosipēdiem un citiem tādiem braucama rīkiem, jā, tad izmantojam viņu. Bet, var braukt arī pa trotuāru, jā. Kurš no vecākiem bērnam ir pateicis, ka, ja tu brauc ar velosipēdu pa trotuāru, ka gājējiem ir priekšroka uz trotuāru? Kurš to ir pateicis, jā? Bet tā ir, un tas ir jāievēro. Vai, piemēram, kurš ir pastāstījis par to, ka, ja tu brauc ar velosipēdu pa trotuāru gar mājām, kad no vārtrūmas var braukt ārā automašīnu, un lai viņi vispār kaut ko ieraudzītu, viņai ir vismaz priekšējā daļa jāpastūtē ārā. Jā. Ja mēs gar māju brauksim lielā ātrumā pa to trotuāru un pietiek tikai bumperi izbāzt ārā mašīnai, ir sadursme atkal, jā. Es vienmēr esmu teicis, ka Latvijā autovadītājiem ir jābūt vieniem no labākajiem pasaulē. Tāpēc, ka mums ir 4 gada laiki, visdažādākā braukšana. Tad mums ir daļa transporta līdzekļu, kas piedalās tikai vasarā, jo motocikls, velosipēds un tā tālāk ziemā nepiedalās, tad pavasarī viņi pēkšņi parādās. Mums ir garais brīvlaika laiks, kad bērni projām kaut kur laukos vai vēl kaut kur, un tad viņi atgriežās. Tad mums ir ceļu infrastruktūra, kas nav līdz galam ideāla, kvalitāte, kas nav arī līdz galam ideāla. Tad mums ir visi apstākļi, lai būtu grūti braukt un piedalīties satiksmē un darīt to veiksmīgi. Tāpēc es gribētu teikt, ka visiem vajadzētu padomāt par pirmkārtām primāri, ja mēs vadām automašīnu. Tad mēs vadām automašīnu, tas ir mūsu uzdevums. Tad tālāk ir pārējās tehniskās lietas, kas ir, tad ir jāsaved savus transporta līdzekļus kārtībā, pēc iespējas, protams, katram tā rocība ir sava. Un arī vienkārši atbildīgi pret to attiekties. Un vissvarīgākais, manuprāt, ja mēs visi iemācītos būt drusciņi pacietīgāki un drusciņi vairāk cieņu izrādīt citiem satiksmes dalībniekiem, tad visdrīzākais mums diezgan vienkārši būtu īstenībā pārvietoties. Bet, diemžēl, tas egoisms, egocentrisms mums te tagad ņem virsroku un tas sarežģīja situāciju. Tā kā mēs esam dažādi. Mēs esam dažādi kā autovadītāji ar savām spējām, mēs esam dažādi kā cilvēki, mums ir dažādas dzīves situācijas, bet mēs piedalāmies vienā un tajā pašā satiksmē. Kaut kā mums ir jāsadzīvot, tāpēc mēs nekad nezinām, kāpēc viena mašīna brauc lēnāk vai kaut kā savādāk. Mēs nezinām tās situācijas, mēs iedomājamies savu kaut kādu scenāriju un par to dusmojamies, bet mēs īstenībā nezinām. Un tāpēc drusciņ pacietības. Teiksim, tad, kad ir tāda kaut kāda situācija, kad ir saspīlēta kaut kāda situācija radusies, vai vēl kaut kas, aizskaitām līdz 10 un padomājam, vai tiešām man vajag par to kaut kādā veidā uzvilkties. Un es domāju, ka tas ļoti, ļoti palīdzēs arī drošībai, jo tad mēs esam prātīgāki un mēs tomēr redzam šīs te zīmes, mēs veselīgi novērtējam situāciju un tādā veidā esam drošāk autovadītāji. Super brauciens ar Jāni kopā. Vēlreiz milzīgs paldies tev par padomiem, par zināšanām. Paldies, ka atbraucāt ciemos. Braucam droši ikdienā un es ceru, ka dzīvē vēl tiksimies. Jo man pašam arī ir jāpamācās, vai ne? Visiem mums ir jāpamācās. Mēs dzīvojam un mācamies visu laiku. Tieši tā. Tā kā braucam droši un rūpējamies par savu bērnu drošību. Un cienam citus arī. Tieši tā. Sieviņi, stāsti, kā tev gāja šajā raidījumā un kādas jaunas atziņas par drošības tēmu? Pirmkārtām jārunā vairāk mums ar savu 4-gadnieci, kā uzvesties uz ielas. Tas ir svarīgi, jo, man liekas, mēs maz runājam. Jo tas, ko es sapratu, tu vari daudz runāt, izdomāt scenārijas, stāstīt bērnam, bet viņš var izdarīt tāpat kādā brīdī tā, kā viņš ir iedomājies. Bērns, principā, viņam ir jābūt izklaidīgam, tā ir bērna būtība. Jā, viņam ir jākļūdās, jāļauj kļūdīties, un, protams, kļūdas var maksāt dārgi, ja mēs runājam par satiksmes drošību. Bet tas, ko es secināju pats personīgi, tas, ka
Es ikdienā mašīnā braucot pieļauju daudz kļūdas, arī vadot mašīnu, bet arī īstenībā komunicējot gan ar mūsu meitām, paralēli liekot Spotify mūziku, dziesmas. Jo viņas ir tās, kas tajā brīdī to situāciju veido ar savām vēlmēm. Un tas ir kas, ko Jānis arī minēja, ka tu nedrīksti ļaut, lai bērns tevi kontrolē, bet tev ir jākontrolē, jāskatās uz ceļa, jāskatās to, kas notiek. Un jāskaidro bērnam, kāpēc tas tā ir. Un neizsteidzamies. Kur mēs steidzamies? Baudam rudeni. Ne tikai baudam rudeni, bet arī pabraucam tālāk, noliekam brīvā vietā mašīnu un nespiežamies pie tām bērndārziem, pie skolām un vienkārši ievērojam. To tu sev saki, vai ne? Un visiem pārējiem, kur to dara. Lai jums foršas brīvdiena, nāk vēl atlikusī viena skaista diena. Un tiekamies nākamajā raidījumā. Jā, čau!